Ja cilvēks dara to, kas viņam patīk, viņš jūtas laimīgs. Daudziem speciālo internātu pamatskolu audzēkņiem prieku sniedz dejošana. Uz ikgadējo deju festivālu Cernikavas speciālajā internātu pamatskolā, kas šogad notiek jau 11. reizi, sabraukuši bērni no 15 skolām. Protams, ka es atceros, kāpēc tas tika izveidot. Mēs arī gribējām parādīt, ko mēs protam, ko mēs mākam, gribējām iegūt sev jaunus draugus, ko esam arī panākuši. Vai tie draugi katru gadu ir vieni un tie paši, ja tomēr kaut kas pamainās? Mainās arī, bet pamatā jau ir vieni un tie paši draugi. Festivāls ir svētki, bet, lai šo krāšņo brīdi sasniegtu, ieguldīts nemazums sūra darba. Protams, ka ir ļoti grūti iemācīt, jo mēs sākam gatavoties tikko, kā ir beigušies Cernikavas ritmi, tā mēs sākam gatavoties nākošiem Cernikavas ritmiem. Bērnu repertuārā ir visdažādākās dejas, un katrs tās izpilda atbilstoši savām prasmēm un varēšanai. Talantīgākajiem audzēkņiem nav sveši pat vīnas valsts vai džaivs. Pasaucu pamēģināt. Man izdevās, un es gāju tālāk, un mācījos, un re, kur esmu. Un kā tu nokļuvi līdz sporta dejām? Es no 5. klases. Un uzreiz sāk tieši ar šādu veidu? Jā, ar sporta dejām. Vai dejošanas tradīcijas jūsu skolā jau ir senas? Vispār dejojuši esam gandrīz katru gadu, tikai mainījām varbūt tos stilus. Agrāk bija vairāk tautiskās dejas, tagad pievēršamies līniju dejām, kaut kam tādam bērniem varbūt interesantākam, bet dejojam vienmēr. Šo gadu laikā gan dejotāju, gan pedagogu starpā izveidojušās arī ciešas draudzības saites. Vizuāli tās stiprina draudzības sietas, kuru papildina ik viens kolektīvs, bet svarīgākās ir pozitīvās emocijas, kas rodas jau gatavojoties festivālam. Mēs gatavojamies šim pasākumam, šujam tērpus un domājam, ko mēs vilksim un ko mēs dejosim. Un arī skolotājiem, es domāju, pats lai sev apliecinātu, redzētu, ko dara citi. Festivāls Cernikavas ritmi ir viens no krāsainajiem pavadieniem, kas audzēkņu ikdienā ievīja prieku un iegūst sirdī un paliek atmiņā. Sandra Leitāne, Andris Pāns, TV Spektrs.